Zeme nerotē. Tā krīt. Katru sekundi, katru mirkli, katru elpu, ko jūs uzņemat, mūsu planēta krīt cauri tukšumam ar ātrumu 1670 km/h, ātrāk nekā jebkurš reaktīvais lidmašīnas, ātrāk nekā skaņa, ātrāk nekā vējš, ko jūs jebkad esat sajutuši. Bet jūs to nejūtat. Jūsu kafija neizšļācas no tasītes. Putni netriecas pret logiem. Mākoņi netraucas pāri debesīm kā traki. Kāpēc? Jo jūs krītat kopā ar visu pārējo, ar gaisu, ar okeāniem, ar kalnu virsotnēm, ar katru putekļu daļiņu atmosfērā. Šī krišana ir tik perfekti sinhronizēta, tik absolūti vienmērīga, ka mēs to saucam par mierīgu rītu. Bet kas notiktu, ja šī krišana pēkšņi apstātos? Kas notiktu, ja Zeme, šis milzīgais akmens bumba, kas sver 6 triljonus kilogramus, vienu mirkli vienkārši apstātos? Vai jūs apstātos līdzi ar to? Vai gaiss apstātos? Vai okeāni paklausītu? Un ja nē, cik ātri jūsu pasaule pārvērstos par elli? Atbilde ir vienkārša un šausmīga. 60 sekundes. 1 minūte. Mazāk laika nekā nepieciešams, lai uzvārītu ūdeni. Mazāk laika nekā jums vajag, lai izlasītu šo tekstu līdz galam. 60 sekundes, kurās vējš ar ātrumu 1670 km/h, 15 reizes spēcīgāks nekā jebkurš viesuļvētras kodols, kas jebkad reģistrēts, noplēstu katru ēku no tās pamatiem, izrautu katru koku no sakņu sistēmas, paceltu katru automašīnu, katru cilvēku, katru dzīvu būtni un sviedītu to uz austrumiem ar reaktīvā lidmašīnas ātrumu. Civilizācija tiktu noslaucīta no planētas virsmas ātrāk, nekā jūs spētu ieelpot. Un tas būtu tikai sākums. Mēs dzīvojam uz rotējošu pasaules, un šī rotācija ir vienīgais iemesls, kāpēc mūsu eksistence ir iespējama. Bet mēs to neuzturam par rotāciju. Mēs to saucam par dienu un nakti. Mēs domājam, ka saule ceļas un riet. Mēs domājam, ka zvaigznes kustas pāri debesīm. Patiesība ir pretēja, mēs griezamies. Un šī griešanās ir tik fundamentāla, tik ieaudzināta mūsu realitātē, ka tās pēkšņa apstāšanās nozīmētu ne tikai katastrofu. Tā nozīmētu realitātes pārdefinēšanu. Kā mēs nonācām šeit? Kā cilvēce saprata, ka Zeme rotē? Un kas īsti notiktu, ja šī rotācija beigtos? Iedomājieties, ka esat sengrieķu filozofs. Jūs stāvat uz klints malas, vērojot, kā saule lēnām slīd pāri horizontam. Katru dienu tā ceļas austrumos. Katru vakaru tā nogrimst rietumos. Zvaigznes rotē ap nemainīgu punktu ziemeļos. Viss, absolūti viss, liecina par to, ka debesis kustas, bet Zeme ir nekustīga. Šī ideja šķiet tik acīm redzama, tik neapstrīdama, ka pat visizcilākie prāti, Aristoteles, Tolemajs, tūkstošiem gudru vīru, to pieņem kā aksiomu. Zeme ir visuma centrs. Zeme ir stabila. Zeme ir pamats, uz kura balstās viss pārējais. Bet tad nāk Aristarhs no Samosas. 3. gadsimtā pirms mūsu ēras šis matemātiķis izvirza ideju, kas ir tik traka, tik pretrunā ar ikdienas pieredzi, ka gandrīz neviens viņam netic. Viņš saka, Zeme kustas. Tā rotē ap savu asi. Un tā riņķo ap sauli. Viņa kolēģi smejas. Viņa kritiķi jautā, ja Zeme rotē tik ātri, kāpēc mēs neizlidojam no tās virsmas? Kāpēc putni var lidot pret vēju? Kāpēc mākoņi nepaliek atpakaļ? Aristarhs nespēja atbildēt. Viņam nav koncepcijas par inerciju, par gravitāciju, par to, ka viss, gaiss, ūdens, dzīvās būtnes, kustas kopā ar planētu. Viņa ideja tiek aizmirsta uz gandrīz 2000 gadu. Katru reizi, kad jūs sēžat automašīnā, kas pēkšņi bremzē, jūs piedzīvojat to pašu likumu, kas iznīcinātu pasauli, ja Zeme apstātos. Jūsu ķermenis lido uz priekšu. Jūs satver stūri. Jūsu smadzenes triecas pret galvaskausa priekšējo sienu. Kāpēc? Jo jūsu ķermenis vēlas turpināt kustēties ar to pašu ātrumu, ar kādu tas kustējās pirms bremzēšanas. Šis ir pirmais Ņūtona likums, inercijas likums. Objekts kustībā paliek kustībā, ja vien kaut kas to neaptur. Un jo lielāks ātrums, jo spēcīgāk ir pretestība apstāšanai. 1633. gadā Galileo Galilejs sēž savā kabinetā Florencē un raksta teikumu, kas mainīs visu, epursi move, un tomēr tā kustas. Viņš tikko ir ticis piespriests mājasēdē par to, ka ir apgalvojis, ka Zeme rotē ap sauli. Baznīca viņu ir nosodījusi.
Viņa grāmatas ir aizliegtas. Bet viņš zina patiesību. Viņš ir vērojis Jupitera mēnešus, kas riņķo ap planētu, pierādot, ka ne viss visumā riņķo ap Zemi. Viņš ir nometis dažādas masas no Pizas torņa un atklājis, ka tās krīt vienādi ātri, neskatoties uz svaru. Viņš ir sapraticis, ka kustība ir relatīva, ka cilvēks kuģa kajītē nespēj noteikt, vai kuģis kustas vai stāv, ja vien viņš neskatās ārā. Bet pat Galileo nespēja pilnībā aptvert, cik ātri Zeme patiesībā rotē. Viņš zina, ka tā griežas reizi 24 stundās. Viņš zina, ka ekvatora apkārtmērs ir aptuveni 40,000 km. Viņš var aprēķināt, ka punkts uz ekvatora kustas ar ātrumu aptuveni 1670 km/h. Bet viņš nespēja iztēloties, kas notiktu, ja šī kustība pēkšņi beigtos. Viņam nav vienādojumu. Viņam nav koncepcijas par atmosfēras dinamiku, par okeāna inerciju, par to, ka gaiss un ūdens ir šķidrumi, kas paklausās tiem pašiem likumiem kā cieti ķermeņi. Šo izpratni mēs iegūstam tikai 2 gadsimtus vēlāk, kad Īzaks Ņūtons publicē savu Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, dabas filozofijas matemātiskos principus. Šajā grāmatā viņš formulē 3 likumus, kas apraksta visu kustību visumā. Pirmais likums – inercija. Otrais – spēks ir vienāds ar masas un pātrinājuma reizinājumu. Trešais – katrai darbībai ir pretēja un vienāda pretdarbība. Šie likumi ir tik vienkārši, tik eleganti, ka tos var uzrakstīt 3 rindās. Bet to sekas ir kosmiskas. Katru rītu, kad jūs pamostaties un jūtat, ka gulta ir nekustīga, jūs patiesībā guļat uz platformas, kas traucas cauri kosmiskajam tukšumam ar ātrumu, kas pārsniedz jebkuru cilvēku radītu transporta līdzekli. Jūs nejūtat šo kustību tāpēc, ka viss ap jums, gaiss, ko jūs elpojat, māja, kurā jūs dzīvojat, mākoņi virs jūsu galvas, kustas ar precīzi to pašu ātrumu. Jūs esat daļa no milzīgas, sinhronizētas sistēmas, kurā katrs elements ir perfektā līdzsvarā ar katru citu. Bet kas notiktu, ja šis līdzsvars tiktu pārkāpts? Lai saprastu katastrofu, mums vispirms jāsaprot rotācija. Zeme nav vienkārši bumba, kas griežas. Tā ir sarežģīta sistēma, kurā katrs slānis, cieta garozas, šķidra mantija, ārējais kodols no kausēta dzels, iekšējais kodols no cieta dzels, rotē ar nedaudz atšķirīgu ātrumu. Bet visvairāk mūs interesē 2 slāņi, kas nav cieši savienoti ar planētu – atmosfēra un hidrosfēra, gaiss un ūdens. Iedomājieties, ka Zeme ir milzīgs karuselis. Jūs stāvat uz tā un tas griežas. Kamēr tas griežas vienmērīgi, jūs jūtaties stabili. Bet kas notiek, ja karuselis pēkšņi apstājas? Jūsu ķermenis turpina kustēties. Jūs izlidojat pa pieskaras līniju, taisnu līniju, kas ir perpendikulāra rotācijas radiusam tajā punktā, kur jūs atradāties. Tas pats notiktu ar visu uz Zemes virsmas, ja planēta apstātos. Bet ir viena milzīga atšķirība – uz karuseļa jūs izlidojat dažus metrus. Uz Zemes jūs izlidotu ar ātrumu 1670 km/h. Bet patiesībā jūs neizlidotu kosmosā. Gravitācija jūs turētu. Tā vietā jūs slīdētu, vai drīzāk trauktos, pa Zemes virsmu, līdz berze jūs apturētu. Bet cik ilgi tas ilgtu? Cik tālu jūs nokļūtu? Un kas jūs apturētu? Atbilde ir atkarīga no tā, kur uz Zemes jūs atrodaties. Uz ekvatora jūs kustaties ar pilnu ātrumu 1670 km/h. Uz 45. paralēles, aptuveni Milānas vai Monreālas platuma, jūs kustaties ar ātrumu aptuveni 1200 km/h. Uz 70. paralēles, Norvēģijas ziemeļos vai Aļaskas ziemeļos, jūs kustaties ar ātrumu aptuveni 500 km/h. Uz pašiem poļiem jūs vienkārši griežaties ap savu asi, nekustaties horizontāli nemaz. Tas nozīmē, ka katastrofas intensitāte būtu atkarīga no ģeogrāfiskā platuma. Uz ekvatora tā būtu apokalipse. Uz vidējiem platumiem katastrofa. Uz polārajiem apgabaliem salīdzinoši maiga. Bet neviens nebūtu drošībā, jo problēma nav tikai jūsu ķermenis. Problēma ir gaiss. Atmosfēra ir šķidrums. Tā ir gāzu maisījums, kas sver aptuveni 5 kvadriljoni kilogramu, 5 ar 15 nulēm. Šī milzīgā masa rotē kopā ar Zemi, bet tā nav cieši piestiprināta pie virsmas. Tā ir turēta tikai ar gravitāciju un berzi. Ja Zeme apstātos, atmosfēra turpinātu kustēties. Un tā kustētos ar pilnu rotācijas ātrumu 1670 km/h uz ekvatoru. Iedomājieties vētru. Iedomājieties viesuļvētru.
Tagad iedomājieties vētru, kas ir 15 reizes spēcīgāka nekā jebkurš viesuļvētras kodols, kas jebkad izmērīts. Iedomājieties vēju, kas pūš ar tādu spēku, ka tas var pacelt automašīnas, noplēst ēkas no pamatiem, izraut kokus kopā ar saknēm, kas sniedzas 10 metru dziļumā. Iedomājieties, ka šis vējš pūš ne minūti, ne stundu, bet nepārtraukti, līdz berze to beidzot aptur. Cik ilgi tas ilgtu? Dienas. Varbūt nedēļas. Un visu šo laiku viss, kas nav cieši piestiprināts pie zemes garozas, tiktu nests uz austrumiem ar nežēlīgu spēku. Bet atmosfēra nav vienīgā problēma. Ir vēl okeāni. Hidrosfēra, viss ūdens uz zemes, sver aptuveni 1400 kvadriljoni kilogramu. Tas ir 300 reižu vairāk nekā atmosfēra. Un tāpat kā atmosfēra, okeāni rotē kopā ar planētu. Bet ūdens ir daudz blīvāks nekā gaiss. Tas nozīmē, ka tā inercija ir milzīga. Ja Zeme apstātos, okeāni turpinātu kustēties ar tādu spēku, ka tie vienkārši izlietos no saviem baseiniem. Iedomājieties, ka jūs esat bērniem piepildījis vanni līdz malām un tad pēkšņi pavelkat to uz priekšu. Ūdens izšļācis pāri malai. Tagad iedomājieties, ka vanna ir okeāns, un jūs to apturējat, kamēr tas kustas ar ātrumu 1670 km/h. Ūdens nevienkārši izšļāktos. Tas izlietos kā milzīgs tsunami, kas būtu vairāki kilometri augsts. Uz ekvatora okeāni kustētos uz austrumiem. Tie pārplūdinātu kontinentus, noslaucot visu, kas atrodas zemāk par 3000 metru virs jūras līmeņa. Tas nozīmē, ka gandrīz visi apdzīvotie reģioni, visas piekrastes pilsētas, visas līdzenuma teritorijas, visi ieleju apgabali tiktu pilnībā aplūdināti. Tikai augstākie kalnu masīvi, Himalaji, Andi, Alpu centrālā daļa, paliktu virs ūdens. Un pat tur vējš ar ātrumu 1670 km/h padarītu dzīvību neiespējamu. Bet ir vēl viens faktors, ko mēs neesam apsprieduši. Zemes rotācija nav tikai kustība. Tā ir enerģija. Milzīga enerģija. Aprēķini parāda, ka Zemes rotācijas kinētiskā enerģija ir aptuveni 2,29 džoulu. Tas ir aptuveni 1 reižu vairāk nekā visa enerģija, ko cilvēks patērē gadā. Kas notiktu ar šo enerģiju, ja rotācija apstātos? Atbilde ir vienkārša, tā pārvērstos par siltumu. Milzīgu siltumu. Berze starp atmosfēru un virsmu, starp okeāniem un jūras dibenu, starp dažādiem zemes slāņiem radītu tik daudz siltuma, ka planētas virsmu uzkarsētu līdz temperatūrām, kas pārsniedz vairākus 100 grādu. Okeāni sāktu verdēt. Atmosfēra pārvērstos par tvaiku. Dzīvība, visa dzīvība, kas nav dziļi zem zemes, tiktu iznīcināta ne tikai mehāniski, bet arī termiski. Un tomēr pat pēc visa šī haosa, pat pēc tam, kad vējš beidzot apklust un okeāni atgriežas savos baseinos, pat pēc tam, kad siltums izkliedējas kosmosā, Zeme joprojām būtu Zeme. Tā joprojām būtu planēta. Tā joprojām riņķotu ap Sauli. Bet tā būtu mirusi pasaule. Pasaule bez kustības. Pasaule bez dzīvības. Pasaule, kur diena ilgtu 6 mēnešus un nakts 6 mēnešus. Pasaule, kur viena puse būtu verdoša tuksnesis un otra sasalusi tundra. Rotācija nav tikai fizikāls fakts. Tā ir dzīvības priekšnoteikums. Tā rada dienu un nakti, kas ļauj planētai atzist un sasilt vienmērīgi. Tā rada Koriolisa spēku, kas virza okeāna straumēm un vēja sistēmām, kas izplata siltumu no ekvatora uz poļiem. Tā rada magnētlauku, jo rotējošais šķidrais dzelzs kodols darbojas kā milzīgs dinamo, aizsargājot mūs no saules vēja un kosmiskajiem stariem. Bez rotācijas Zeme nebūtu tikai nekustīga. Tā būtu nedzīva. Bet, lai patiesi saprastu, kas notiktu pirmajās 60 sekundēs, mums jāiedziļinās mehānikā, kas parasti paliek neredzama. Katru mirkli, kamēr jūs lasāt šos vārdus, jūsu ķermenis piedalās 4 vienlaicīgās kustībās. Pirmā – Zemes rotācija ap savu asi ar ātrumu 1670 km/h. Otrā – Zemes orbīta ap Sauli ar ātrumu 107 000 km/h. Trešā – Saules sistēmas kustība ap Piena ceļa centru ar ātrumu 720 000 km/h. Ceturtā – pašas galaktikas kustība cauri visumam ar ātrumu vairāk nekā 2 miljoni km/h. Jūs esat kosmisks ceļotājs, kas traucas cauri telpai ar ātrumiem, kas pārsniedz jebkuru cilvēcisko izpratni. Un tomēr jūsu kafija tasītē ir mierīga. Kāpēc? Jo visas šīs kustības ir sinhronizētas.
Katrs atoms jūsu ķermenī, katrs gaisa molekulas ap jums, katrs ūdens piliens okeānā kustas kopā kā vienota sistēma. Bet kas notiek, kad viena daļa no šīs sistēmas pēkšņi apstājas, bet pārējās turpina? Atbilde slēpjas konceptā, ko fiziķi sauc par atsauces sistēmu. Iedomājieties, ka jūs sēžat vilcienā, kas kustas ar ātrumu 100 km/h. Jūs nometat bumbiņu gaisā un noķerat to atpakaļ. No jūsu perspektīvas bumbiņa vienkārši ceļas un krīt vertikāli. Bet kāds, kas stāv uz perona un vēro cauri logam, redz pavisam citu ainu. Viņš redz, ka bumbiņa lido uz priekšu ar ātrumu 100 km/h, vienlaikus ceļoties uz augšu un uz leju. Abas perspektīvas ir pareizas. Abas apraksta to pašu notikumu. Bet tās izmanto dažādas atsauces sistēmas. Tagad iedomājieties, ka vilciens pēkšņi apstājas. Bumbiņa, kas tajā mirklī atrodas gaisā, neapstājas. Tā turpina lidot uz priekšu ar ātrumu 100 km/h, līdz tā triecas pret vilciena priekšējo sienu. Tas pats princips darbojas, kad jūs pēkšņi nobremzējat automašīnu, jūsu ķermenis grib turpināt kustēties uz priekšu, un tikai drošības josta jūs aptur. Bet uz Zemes nav drošības jostas. Uz Zemes vienīgais, kas jūs tur, ir gravitācija un berze. Gravitācija velk jūs uz leju ar pātrinājumu 9,8 m/s². Tas ir pietiekami, lai jūs neizlidotu kosmosā. Bet tas nav pietiekami, lai jūs apturētu horizontālu kustību ar ātrumu 1670 km/h. Lai to izdarītu, nepieciešama berze. Un berze starp jūsu kājām un Zemi, starp jūsu ķermeni un gaisu, starp jebkuru objektu un virsmu ir niecīga salīdzinājumā ar spēkiem, kas darbojas. Aprēķināsim. Ja jūs sverat 70 kg un kustaties ar ātrumu 465 m/s, tas ir 1670 km/h, jūsu kinētiskā enerģija ir aptuveni 7,6 džouli. Tas ir ekvivalents tam, ka jūs kristu no augstuma 11,000 metri. Iedomājieties, ka jūs lēcāt no lidmašīnas bez izpletņa un triecaties zemē. Enerģija, kas tiktu atbrīvota, būtu tieši tāda pati. Tagad iedomājieties, ka šī enerģija tiek atbrīvota ne vertikāli, bet horizontāli. Jūs neslīdāt pa zemi, jūs triecaties pret visu, kas atrodas jūsu ceļā ar spēku, kas ir līdzvērtīgs kritiena no 11,000 metru augstuma. Bet jūs nebūtu vienīgais. Katrs cilvēks, katrs dzīvnieks, katra automašīna, katra ēka, kas nav cieši iebetonēta dziļi zemē, tiktu pakļauta tam pašam spēkam. Un vēl ļaunāk gaiss. Atmosfēra sver 5 kvadriljoni kilogramu. Ja tā visa kustētos ar ātrumu 465 m/s, tās kinētiskā enerģija būtu aptuveni 5,23 džouli. Tas ir aptuveni 100 reižu vairāk nekā visa enerģija, ko Saule izstaro uz Zemi gada laikā. Un visa šī enerģija tiktu atbrīvota kā vējš, kā uraganvējš, kas pūš nepārtraukti, līdz berze to beidzot aptur. Tā pati mehānika darbojas, kad jūs atveriet automašīnas logu braucot ar ātrumu 100 km/h, vējš, kas ietriecas jūsu sejā, nav vējš, kas pūš no ārpuses. Tas ir gaiss, kas ir mierīgs attiecībā pret Zemi, bet kustas ar ātrumu 100 km/h attiecībā pret jums. Tagad iedomājieties, ka šis ātrums ir 16 reizes lielāks. Iedomājieties, ka šis vējš pūš ne cauri logam, bet visapkārt jums, no visām pusēm, ar spēku, kas ir 256 reizes lielāks, jo vēja spiediens pieaug proporcionāli ātrumu kvadrātam. Bet katastrofa nesāktos vienmērīgi. Tā sāktos ar vilni, ar triecienu vilni, kas izplatītos no apstāšanās punkta. Iedomājieties, ka Zeme ir milzīgs zvans un kāds pa to sit ar veseru. Trieciens izplatās cauri materiālam kā skaņas vilnis, radot vibrācijas, kas pakāpeniski izkliedējas. Tieši tāpat, ja Zeme pēkšņi apstātos, apstāšanās nenotiktu vienlaicīgi visur. Tā sāktos vienā punktā, varbūt dziļi kodolā, varbūt mantijā, un izplatītos ārpusē ar seismisko viļņu ātrumu. Seismiskie viļņi ceļo cauri Zemei ar ātrumu no 5 līdz 13 km/s, atkarībā no materiāla blīvuma. Tas nozīmē, ka signāls apstāties sasniegtu virsmu dažu minūšu laikā. Bet atmosfēra un okeāni nesaņemtu šo signālu. Tie turpinātu kustēties. Un tieši šajā brīdī, tajā īsajā brīdī starp brīdi, kad cieta Zeme apstājas, un brīdi, kad šķidrās un gāzveida apvalki saprot, ka pamats zem tiem vairs nekustas, sāktos katastrofa. Pirmās 10 sekundes būtu visšausmīgākās. Vējš paceltos no 0 līdz 1670 km/h gandrīz acumirklī.
Šāds pātrinājums radītu spēkus, kas pārsniedz jebko, ko cilvēka ķermenis var izturēt. Piloti, kas lido ar supersoniskām lidmašīnām, piedzīvo pātrinājumus līdz 9 gravitācijām, 9 reizes lielāku spēku nekā normāla gravitācija. Tas ir pietiekami, lai izraisītu samaņas zudumu. Bet pātrinājums, ko piedzīvotu cilvēks uz Zemes virsmas, ja planēta pēkšņi apstātos, būtu aptuveni 47 gravitācijas. Tas ir pietiekami, lai satriektu iekšējos orgānus, salauztu kaulus, izraisītu tūlītēju nāvi. Bet lielākā daļa cilvēku nemirtu no pātrinājuma. Viņi mirtu no trieciena. Jo pirmajās sekundēs pēc apstāšanās viss, kas nav cieši piestiprināts, kļūtu par projektilu. Automašīnas lidotu pa gaisā kā lodes. Koki tiktu izrauti no saknes un svaidīti kā šķēpi. Ēkas, pat masīvas betona konstrukcijas, tiktu noplēstas no pamatiem un sagrautas. Un viss šis materiāls, miljoni tonu betona, metāla, koka, stikla, kustētos uz austrumiem ar ātrumu, kas pārsniedz skaņas ātrumu, radot trieciena viļņus, kas vēl vairāk pastiprinātu iznīcību. Tas pats process notiek, kad tornado pāriet pār pilsētu, vējš nepūš vienmērīgi. Tas rada virpuļus, turbulenci, lokālus spiediena kritumu, kas uzsūc objektus gaisā. Bet tornado kodola vējš sasniedz maksimāli 300 km/h. Vējš, kas rastos, ja Zeme apstātos, būtu 5,5 reizes ātrāks. Un tas pūstu ne minūti, bet stundām, dienām, līdz atmosfēra beidzot sinhronizētos ar jauno, nekustīgo virsmu. Bet atmosfēra nav viendabīga. Tā sastāv no slāņiem, un katrs slānis rotē ar nedaudz atšķirīgu ātrumu. Troposfēra, zemākais slānis, kurā mēs dzīvojam, sniedzas līdz aptuveni 10 līdz 15 km augstumam. Virs tās ir stratosfēra, mezosfēra, termosfēra, eksosfēra. Katrs slānis ir atdalīts no nākamā ar temperatūras un blīvuma gradientu. Un katrs slānis miedarbojas ar zemāko caur berzi un turbulenci. Ja Zeme apstātos, troposfēra, kas ir visblīvākā un vistuvāk virsmā, piedzīvotu vislielāko berzi. Tā sāktu palēnināties pirmā. Bet augstākie slāņi, kas ir retāki un mazāk pakļauti berzei, turpinātu kustēties ilgāk. Tas radītu milzīgu bīdes spēku, horizontālu vilkšanu starp slāņiem, kas izraisītu turbulenci tādā mērogā, kādu mēs nekad neesam redzējuši. Iedomājieties vētru, kurā vējš pūš dažādos virzienos, dažādos augstumos. Iedomājieties mākoņus, kas traucas pāri debesīm ar ātrumu 1000 km/h, kamēr zem tiem citi mākoņi kustas pretējā virzienā. Iedomājieties zibens izlādes, kas šķērso debesis kā tīkls, jo elektriskā lādiņa sadalījums atmosfērā tiek pilnībā izjaukts. Un tad ir okeāni. Ūdens ir 800 reižu blīvāks nekā gaiss. Tas nozīmē, ka tā inercija ir milzīga. Ja Zeme apstātos, okeāni turpinātu kustēties ar gandrīz pilnu rotācijas ātrumu vairākas stundas, varbūt pat dienas. Un tā kā ūdens ir šķidrums, tas neplūstu vienmērīgi. Tas veidotu viļņus, milzīgus, haotiskus viļņus, kas triektos viens pret otru, radot interferenci, rezonanci, stāvviļņus, kas varētu sasniegt augstumu vairākus kilometrus. Tas pats princips darbojas, kad jūs šūpojat glāzi ar ūdeni, ja jūs šūpojat to ar pareizo frekvenci, ūdens sāk veidot stāvviļņus, kas kļūst ar vien augstāki. Šī frekvence ir atkarīga no glāzes izmēra un ūdens dziļuma. Okeānam arī ir rezonances frekvence. Un ja Zemes apstāšanās radītu vibrācijas ar šo frekvenci, okeāni varētu sākt izšūpoties ar katastrofālu amplitūdu. Atlantijas okeāns, kas ir aptuveni 6000 km plats, varētu veidot stāvviļņus, kas šūpojas no Amerikas uz Eiropu un atpakaļ, katru reizi kļūstot augstāki, līdz tie sasniegtu augstumu, kas pārsniedz jebkuru kalnu. Bet pat bez rezonances vienkārši okeāna inercija būtu pietiekama, lai radītu tsunami, kas pārspētu visu, ko mēs esam piedzīvojuši. Lielākais reģistrētais tsunami, tas, kas sekoja Indijas okeāna zemestrīcei 2004. gadā, sasniedza augstumu aptuveni 30 metru un nogalināja vairāk nekā 200 000 cilvēku. Bet tsunami, kas rastos, ja Zeme apstātos, būtu ne 30 metru augsts. Tas būtu 3000 metru augsts. Tas būtu siena no ūdens, kas pārklātu kontinentus, noslaucot visu, kas atrodas zemāk par augstākajiem kalnu masīviem. Katru reizi, kad jūs redzat viļņus, kas skalda piekrasti, jūs vērojat to pašu enerģijas pārnesi, kas iznīcinātu pasauli. Viļņi nav ūdens, kas kustas uz priekšu, tie ir enerģija, kas izplatās cauri ūdenim. Ūdens molekulas vienkārši šūpojas uz augšu un uz leju, bet enerģija ceļo horizontāli. Tieši tāpat, ja Zeme apstātos, okeāni nepārvietotos kā cieta masa.
Tie pārnestu enerģiju, milzīgu, neizsmeļamu enerģiju, cauri viļņiem, kas šķērsot planētu atkal un atkal, līdz berze beidzot to izkliedētu. Bet varbūt visšausmīgākais aspekts nav mehāniskā iznīcība. Tas ir siltums. Katru reizi, kad kustība tiek pārvērsta par siltumu caur berzi, enerģija netiek zaudēta, tā vienkārši maina formu. Un enerģija, kas tiktu atbrīvota, ja Zemes rotācija apstātos, ir tik milzīga, ka tās termiskās sekas būtu katastrofālas. Aprēķināsim. Zemes rotācijas kinētiskā enerģija ir aptuveni 2,29 džoulu. Ja visa šī enerģija tiktu pārvērsta par siltumu un vienmērīgi sadalīta pa visu planētas virsmu, temperatūra paceltos par aptuveni 200 grādiem Celsija. Tas ir pietiekami, lai uzvārītu okeānus. Tas ir pietiekami, lai izkausētu ledu. Tas ir pietiekami, lai pārvērstu Zemi par tvaika pirts. Bet patiesībā enerģija netiktu sadalīta vienmērīgi. Lielākā daļa tiktu atbrīvota tur, kur berze ir vislielākā, uz virsmas, kur atmosfēra berž pret Zemi, kur okeāni berž pret jūras dibenu, kur dažādi zemes slāņi berž viens pret otru. Šajās zonās temperatūra varētu pacelties par 1000 grādu. Virsma kļūtu par kvēlojošu tuksnesī. Okeāni sāktu verdēt. Atmosfēra pārvērstos par tvaiku, kas paceļas augšup, kondensējas un krīt atpakaļ kā lietus, bet ne ūdens lietus. Tvaika lietus. Lietus, kas dedzina. Tas pats process notiek, kad meteorīts ietriecas atmosfērā. Berze ar gaisu rada tik daudz siltuma, ka meteorīts sāk kvēlot, atstājot gaismas pēdu debesīs. Bet meteorīts ir mazs un tā kustība ir īslaicīga. Ja Zeme apstātos, meteorīts būtu visa atmosfēra un berze turpinātos dienām. Debesis kļūtu par vienu milzīgu uguns jūru. Un tomēr pat pēc visa šī haosa, pat pēc tam, kad vējš apklust un okeāni atgriežas savos baseinos, pat pēc tam, kad siltums izkliedējas kosmosā caur infrasarkano starojumu, Zeme joprojām būtu Zeme. Tā joprojām riņķotu ap Sauli. Bet tā būtu cita planēta. Planēta bez rotācijas. Planēta, kur viena puse vienmēr vērsta pret Sauli un otra pret kosmisko tumsu. Planēta, kur diena ilgtu 6 mēnešus un nakts 6 mēnešus. Planēta, kur temperatūras svārstības starp dienas un nakts pusi būtu tik ekstrēms, ka nekāda dzīvība nevarētu izdzīvot. Bet ir vēl viens aspekts, ko mēs neesam apsprieduši. Magnētlauks. Zemes magnētlauks rodas dziļi planētas kodolā, kur šķidrais dzelzs ārējais kodols rotē ap cieto iekšējo kodolu. Šī rotācija rada elektriskās strāvas, kas savukārt rada magnētlauku, procesu, ko zinātnieki sauc par dinamo efektu. Šis magnētlauks ir kritisks dzīvībai uz Zemes, jo tas novirza Saules vēju, plūsmu no lādētām daļiņām, kas plūst no Saules ar ātrumu aptuveni 400 km/sekundē. Bez magnētlauka Saules vējs triektos tieši atmosfērā, pakāpeniski to noplēšot. Tas ir tas, kas notika ar Marsu. Pirms aptuveni 4 miljardiem gadu Mars zaudēja savu magnētlauku, un tā atmosfēra tika noplēsta Saules vēja. Tagad Marsa atmosfēra ir tikai 1% no Zemes atmosfēras blīvuma. Ja Zeme apstātos rotēt, kodols arī apstātos. Dinamo efekts pārtrauktos. Magnētlauks sāktu izzust. Tas nenotiktu uzreiz, magnētlauks ir iekonservēts Zemes garozā un mantijā, un tam vajadzētu gadsimtus, lai pilnībā izzustu. Bet pakāpeniski gadu tūkstošu gaitā Zeme kļūtu neaizsargāta. Saules vējs sāktu noplēst atmosfēru. Kosmiskais starojums sāktu bombardēt virsmu. Dzīvība, ja kāda būtu izdzīvojusi sākotnējo katastrofu, tiktu pakāpeniski iznīcināta. Tas pats process notiek, kad jūs izslēdzat elektromagnētu, magnētlauks neizzūd uzreiz. Tas pakāpeniski vājinās, jo enerģija, kas ir uzkrāta laukā, izkliedējas. Bet Zemes magnētlauks ir milzīgs, tas sniedzas 10 000 km kosmosā, veidojot aizsargājošu burbuļu, ko sauc par magnetosfēru. Šī burbula aizsargā ne tikai atmosfēru, bet arī satelītus, astronautus, pat elektroniku uz Zemes virsmas. Bez tās mūsu tehnoloģiskā civilizācija būtu neiespējama. Katru reizi, kad jūs redzat ziemeļblāzmu, tos zaļos un sarkanos gaismas plīvurus, kas dejo pāri polārajām debesīm, jūs vērojat magnētlauka darbību. Saules vēja daļiņas, kas tiek novirzītas pa magnētiskajām līnijām uz poļiem, triecas atmosfērā un liek tai kvēlot. Tas ir skaists atgādinājums par neredzamo aizsardzību, kas mūs ieskauj. Bet ja šī aizsardzība izzustu, ziemeļblāzma pārvērstos par pastāvīgu, globālu parādību, ne skaistumu,
bet brīdinājumi par to, ka atmosfēra tiek noplēsta. Un tomēr, pat zinot visas šīs šausmas, mēs varam uzdot dziļāku jautājumu. Kāpēc Zeme rotē? Kas to lika griezties? Un vai tā varētu apstāties dabiski? Atbilde ved mūs atpakaļ 4,5 miljardus gadu, uz laiku, kad Saules sistēma vēl tikai veidojās. Zeme radās no putekļu un gāzes diska, kas rotēja ap jauno Sauli. Šis disks rotēja tāpēc, ka tas mantoja leņķisko momentu no mākoņa, no kura tas izveidojās, mākoņa, kas pats rotēja tāpēc, ka tas mantoja kustību no galaktikas, kurā tas atradās. Rotācija ir fundamentāla visuma īpašība. Viss rotē, planētas, zvaigznes, galaktikas, pat pats visums, iespējams, rotē ap kādu asi, ko mēs vēl neesam atklājuši. Kad Zeme veidojās, tā absorbēja materiālu, kas triecās tajā no visām pusēm. Bet šie triecieni nebija perfekti simetriski. Daži nāca no viena virziena, citi no cita. Katrs trieciens pievienoja vai atņēma leņķisko momentu. Un pakāpeniski, miljonu gadu gaitā, Zeme sāka rotēt arvien ātrāk. Pirms aptuveni 4,5 miljardiem gadu notika milzīgs trieciens. Objekts, kas bija aptuveni Marsa izmēra, ietriecās Zemē ar tādu spēku, ka tas izkausēja abas planētas. Daļa no materiāla tika izmesta orbītā un vēlāk izveidoja Mēnesi. Bet šis trieciens arī pātrināja Zemes rotāciju. Tūlīt pēc šī notikuma Zemes diena ilga tikai 5 līdz 6 stundas. Kopš tā laika Zeme ir palēninājusies. Mēness gravitācija rada paisuma spēkus, kas rada berzi okeānos un Zemes garozā. Šī berze pārvērš rotācijas enerģiju par siltumu, pakāpeniski palēninot planētu. Katru gadsimtu Zemes diena kļūs garāka par aptuveni 2000 daļām sekundes. Tas šķiet niecīgi, bet miljonu gadu mērogā tas ir būtiski. Pirms 400 miljoniem gadu, kad pirmie dzīvnieki iznāca uz Sauszemes, diena ilga tikai 22 stundas. Pēc miljarda gadiem diena ilgs 25 stundas. Bet vai Zeme varētu apstāties pilnībā? Teorētiski, jā. Ja Mēness turpinātu palēnināt Zemi, un ja neviens cits faktors neiejauktos, pēc aptuveni 50 miljardiem gadu Zeme būtu paisumu bloķēta ar Mēnesi, tā rotētu ar tādu pašu periodu, ar kādu Mēnesis riņķo ap Zemi, nozīmējot, ka viena puse vienmēr būtu vērsta pret Mēnesi. Bet tas joprojām nebūtu pilnīga apstāšanās. Zeme joprojām rotētu, tikai ļoti lēni, reiz 27 dienās. Pilnīga apstāšanās varētu notikt tikai, ja kaut kas ārējs pievienotu milzīgu pretēju leņķisko momentu. Varbūt trieciens ar citu planētu. Varbūt tuva saskare ar masīvu objektu, kas izdarītu paisuma spēkus, kas ir miljardiem reižu spēcīgāki nekā Mēness. Bet šādi notikumi ir tik reti, tik neticami, ka to varbūtība ir gandrīz nulle. Zeme visticamāk turpinās rotēt līdz pat Saules nāvei, līdz brīdim pēc aptuveni 5 miljardiem gadu, kad Saule paplašināsies līdz sarkanajam milzim un aprīs iekšējās planētas. Katru vakaru, kad jūs vērojat saulrietu, jūs vērojat rotāciju. Saule nenoiet, Zeme pagriežas. Jūs atrodaties uz milzīgas platformas, kas lēnām griežas prom no gaismas avota. Un šī griešanās ir tik gluda, tik vienmērīga, ka tā šķiet kā miers. Bet patiesībā tā ir pastāvīga kustība, kas ir turpinājusies 4,5 miljardus gadu un kas turpināsies vēl miljardiem gadu. Rotācija nav tikai fizikāls fakts. Tā ir dzīvības ritms. Tā ir pulss, kas skandē dienas un naktis, gadalaikus un gadsimtus. Un bez tās mēs nebūtu. Bet starp visām šīm aprēķiniem, starp visiem šiem skaitļiem un likumiem, mēs esam aizmirsuši vienu būtisku patiesību. Zeme nav tikai fizikāls objekts. Tā ir dzīva sistēma. Un dzīvība, visa dzīvība, kas jebkad ir pastāvējusi uz šīs planētas, ir veidojusies rotācijas ritmā. Jūsu sirds pukst aptuveni 70 reizes minūtē. Jūsu plaušas ieelpo aptuveni 15 reizes minūtē. Jūsu šūnas dalās, atjaunojas, mirst pēc cikliem, kas ir sinhronizēti ar dienas un nakts maiņu. Pat jūsu DNS, tā spirālveida struktūra, kas nesā visu informāciju par to, kas jūs esat, ir veidojusies miljardiem gadu evolūcijas, kas norisinājās 24 stundu ciklos. Rotācija nav tikai ārējs apstākļus. Tā ir ierakstīta katrā jūsu šūnā, katrā jūsu elpas vilcienā, katrā jūsu sirdsklauvas. Kas notiktu ar dzīvību, ja šis ritms pēkšņi pārstātu eksistēt? Mēs runājām par vēju, kas noplēstu ēkas. Mēs runājām par okeāniem, kas aplūdinātu kontinentus. Mēs runājām par siltumu, kas pārvērstu virsmu par kvēlojošu tuksnesi.
Bet tagad redzam dziļāku patiesību, ka katastrofa nebūtu tikai mehāniska. Tā būtu bioloģiska. Tā būtu iznīcināšana no iekšpuses. Jo dzīvība nav tikai matērija. Tā ir process. Tā ir plūsma. Tā ir līdzsvars starp kārtību un haosu, kas pastāv tikai tāpēc, ka ārējā vide ir pietiekami stabila, pietiekami paredzama, lai šis līdzsvars varētu uzturēties. Un rotācija ir šīs stabilitātes pamats. Katru rītu, kad jūs pamostaties, jūsu smadzenes sagaida gaismu. Tās sagaida to tāpēc, ka miljardiem gadu jūsu senči, no pirmajām baktērijām līdz pirmajiem zīdītājiem, ir modinājušies ar gaismu. Jūsu ķermenī ir iekšējais pulkstenis, ko sauc par cirkadisko ritmu. Tas darbojas aptuveni 24 stundu ciklā, pat ja jūs atrodaties pilnīgā tumsā. Šis pulkstenis regulē visu, kad jūs jūtaties noguris, kad jūs jūtaties modrs, kad jūsu ķermenis izdala hormonus, kad jūsu šūnas sāk atjaunoties. Tas ir tik fundamentāls, ka pat atsevišķas šūnas, kas izolētas no ķermeņa un audzētas laboratorijā, joprojām seko 24 stundu ciklam. Bet kas notiktu, ja ārējais cikls, diena un nakts, pēkšņi pārstātu eksistēt? Kas notiktu, ja gaisma un tumsa vairs neatnāktu ik pēc 24 stundām, bet ik pēc 6 mēnešiem? Atbilde ir satriecoša. Jūsu iekšējais pulkstenis sāktu brīvi skriet, tas turpinātu sekot aptuveni 24 stundu ciklam, bet bez ārējās sinhronizācijas tas pakāpeniski nobīdītos. Pēc dažām dienām jūs justos noguris vidū dienā un modrs vidū naktī. Pēc nedēļas jūsu miega cikls būtu pilnībā pretējs dabiskajam. Pēc mēneša jūs vairs nezinātu, kad gulēt un kad būt nomodā. Jūsu ķermenis sāktu sabrukt. Hormonālā sistēma kļūtu haotiska. Imūnsistēma vājinātos. Smadzenes zaudētu spēju koncentrēties. Un pakāpeniski, ne uzreiz, bet nedēļu un mēnešu gaitā, jūs vienkārši nomirtu. Ne no bada. Ne no slāpēm. Bet no dezorientācijas. No tā, ka jūsu bioloģiskais pulkstenis vairs neatbilst realitātei. Tas pats process notiek, kad jūs šķērsojat vairākas laika zonas, jūs piedzīvojat laika nobīdi. Jūsu ķermenis joprojām domā, ka ir rīts, bet pulkstenis rāda vakaru. Jūs jūtaties noguris, apjucis, nespējīgs normāli funkcionēt. Bet pēc dažām dienām jūsu iekšējais pulkstenis pielāgojas. Tas sinhronizējas ar jauno dienas un nakts ciklu. Bet kas notiktu, ja nebūtu cikla, ar kuru sinhronizēties? Kas notiktu, ja gaisma ilgtu 6 mēnešus bez pārtraukuma, un tad tumsa 6 mēnešus bez gaismas? Jūsu ķermenis nekad nespētu pielāgoties. Tas būtu pastāvīgā laika nobīdē. Pastāvīgā haosā. Bet dzīvība nav tikai cilvēki. Tā ir visa biosfēra, visi augi, visi dzīvnieki, visas baktērijas, visi sēnīši, kas veido sarežģītu tīklu, kurā katrs elements ir atkarīgs no katra cita. Un šis tīkls ir veidojies rotācijas ritmā. Augi aug dienā, kad ir gaisma fotosintēzei un atpūšas naktī. Dzīvnieki medī noteiktos laikos, guļ citos laikos. Pat okeāna planktons, mikroskopiskas aļģes, kas veido pārtikas ķēdes pamatu, ceļas uz virsmu dienā un nogrims dziļumos naktī, sekojot gaismas ciklam. Kas notiktu ar visu šo sarežģīto horeogrāfiju, ja ritms pēkšņi pazustu? Mēs runājām par to, ka pirmajās 60 sekundēs vējš noplēstu kokus. Bet pat ja kāds koks izdzīvotu, ja tā saknes būtu pietiekami dziļas, ja tā stumbrs būtu pietiekami spēcīgs, tas joprojām nomirtu. Jo koks nav tikai koksne. Tas ir dzīvs organisms, kas elp, kas pārvadā ūdeni no saknēm uz lapām, kas veic fotosintēzi. Un visi šie procesi ir sinhronizēti ar dienas un nakts ciklu. Dienā koks atver savas lapas poras, stomatas, lai uzņemtu oglekļa dioksīdu fotosintēzei. Naktī tas tās aizver, lai samazinātu ūdens zudumu. Bet kas notiktu, ja diena ilgtu 6 mēnešus? Koks nevarētu turēt stomatas atvērtas tik ilgi, tas zaudētu visu savu ūdeni un nokaltētu. Bet tas arī nevarētu tās aizvērt, jo tad tas nespētu veikt fotosintēzi un nomirtu no bada. Nav pareizās atbildes. Nav veida, kā pielāgoties. Koks vienkārši nomirtu. Un ja nomirst koki, nomirst arī dzīvnieki, kas no tiem ir atkarīgi. Putni, kas ēd augļus. Kukaiņi, kas aputeksnē ziedus. Zīdītāji, kas ēd lapas. Un ja nomirst tie, nomirst arī plēsēji, kas tos medī. Visa pārtikas ķēde sabrūk. Ne uzreiz. Ne pirmajā dienā.
Bet pakāpeniski, nedēļu un mēnešu gaitā, kamēr 6 mēnešu diena pārvēršas par verdošu tuksnesi un 6 mēnešu nakts par sasalušu elli. Katru pavasari, kad jūs redzat, ka koki sāk ziedēt, jūs vērojat rotācijas darbību. Koki zina, kad ir pienācis laiks ziedēt, jo tie mēra dienas garumu. Tie uztver, ka dienas kļūs garākas, un tas ir signāls, ka ziema beidzas. Šis process, fotoperiodisms, ir tik precīzs, ka daži koki sāk ziedēt tikai tad, kad diena sasniedz noteiktu stundu skaitu. Bet kas notiktu, ja diena vairs nemainītos? Kas notiktu, ja nebūtu pavasara, nebūtu rudens, nebūtu gada laiku? Koki zaudētu orientāciju. Tie nezinātu, kad ziedēt, kad mest lapas, kad gatavot sēklas. Un bez šīs sinhronizācijas visa ekosistēma sabruktu. Bet varbūt visdziļākā patiesība ir tā, ka rotācija nav tikai Zemes īpašība. Tā ir universāls princips. Viss visumā rotē. Elektroni rotē ap atomu kodoliem. Planētas rotē ap zvaigznēm. Zvaigznes rotē ap galaktiku centriem. Galaktikas rotē ap galaktiku kopām. Pat pats telpa laiks, saskaņā ar Einsteina vispārējo relativitātes teoriju, var rotēt ap masīviem objektiem, radot efektu, ko sauc par sistēmas vilkšanu. Rotācija ir veids, kā visums organizē sevi. Tā ir veids, kā enerģija tiek saglabāta, kā struktūras tiek uzturētas, kā kārtība rodas no hausa. Mēs runājām par to, ka Zemes rotācija rada magnētlauku. Bet tas pats princips darbojas visur. Saule rotē, un tās rotācija rada magnētlauku, kas ir miljardiem reižu spēcīgāks nekā Zemes. Šis lauks rada Saules plankumus, Saules uzliesmojumus, koronālos masas izmešus, parādības, kas ietekmē visu Saules sistēmu. Jupiters rotē ātrāk nekā jebkura cita planēta, reizi tikai 10 stundās, un tā rotācija rada magnētlauku, kas ir 20 000 reižu spēcīgāks nekā Zemes. Šis lauks rada starojumu joslas, kas ir tik intensīvas, ka tās nogalinātu cilvēku dažu stundu laikā. Pat melnais caurums rotē. Un tā rotācija ir tik fundamentāla, ka tā ietekmē pašu telpa laika struktūru. Ap rotējošu melno caurumu pastāv reģions, ko sauc par ergosfēru, kurā nekas, pat gaisma, nevar palikt nekustīgs. Viss tiek ierauts rotācijā. Viss tiek piespriests griezties kopā ar melno caurumu. Tas ir galējais rotācijas spēka izpausmes, punkts, kur rotācija kļūst tik spēcīga, ka tā pārveido pašu realitātes audumu. Katru nakti, kad jūs skatāties uz zvaigznēm, jūs redzat rotāciju. Zvaigznes šķiet rotējama ap polārzvaigzni. Bet patiesībā tās nekustas, jūs rotējat. Jūs atrodaties uz platformas, kas griežas, un šī griešanās liek visam debesu velves šķist rotējam. Senie cilvēki domāja, ka debesis ir cieta sfēra, kas griežas ap Zemi. Tagad mēs zinām, ka patiesība ir pretēja. Bet ilūzija joprojām ir skaista. Un tā atgādina mums, ka mūsu perspektīva, tas, ko mēs redzam, ko mēs piedzīvojam, vienmēr ir relatīva. Vienmēr ir atkarīga no tā, kur mēs atrodamies un kā mēs kustamies. Un tad ir laiks. Rotācija nav tikai kustība telpā. Tā ir arī kustība laikā. Diena un nakts nav tikai gaismas un tumsas maiņa. Tās ir laika mērvienības. Tās ir veids, kā mēs organizējam savu dzīvi, kā mēs plānojam nākotni, kā mēs atceramies pagātni. Bez rotācijas nebūtu dienu. Nebūtu nedēļu. Nebūtu mēnešu, jo mēnesis fāzes arī ir saistītas ar rotāciju, ar to, kā mēnesis riņķo ap Zemi un kā Zeme riņķo ap Sauli. Nebūtu gadu. Viss, kas mums ir, lai mērītu laiku, būtu Zemes orbīta ap Sauli, viens aplis, kas ilgs 365 dienas. Bet kas ir diena, ja Zeme nerotē? Laiks kļūtu bezjēdzīgs. Vai drīzāk laiks kļūtu absolūts. Nebūtu rīta. Nebūtu vakara. Būtu tikai tagad bezgalīgs, nemainīgs, tagad, kas stiepjas no viena horizonta līdz otram. Cilvēki, kas dzīvotu uz dienas puses, dzīvotu mūžīgā gaismā. Cilvēki, kas dzīvotu uz nakts puses, dzīvotu mūžīgā tumsā. Un abi zaudētu kaut ko fundamentālu, izjūtu par laika plūsmu, par izmaiņām, par to, ka viss kustas uz priekšu. Tas pats notiek, kad jūs pavadāt ilgu laiku vietā, kur nav dabiskās gaismas, piemēram, zemūdenē vai dziļā alā. Jūs zaudējat izjūtu par laiku. Jūsu iekšējais pulkstenis sāk nobīdīties. Jūs vairs nezināt, vai rīts vai vakars, vai esat gulējis 2 stundas vai 10. Laiks kļūst par abstraktu konceptu, nevis dzīvu pieredzi.
Un šī dezorientācija ir tik dziļa, ka tā var izraisīt psihozes, halucinācijas, pilnīgu mentālo sabrukumu. Iedomājieties pasauli, kur neviens nekad neredzētu saulrietu. Kur neviens nekad neredzētu rītausmu. Kur debesis vienmēr būtu vai nu spilgti zilas, vai pilnīgi melnas. Kāda būtu māksla šajā pasaulē? Kāda būtu reliģija? Kāda būtu filozofija? Cik daudz no mūsu kultūras, no mūsu domāšanas, no mūsu pašas identitātes ir veidojusies rotācijas ritmā? Cik daudz no tā, kas mūs padara par cilvēkiem, ir saistīts ar to, ka mēs dzīvojam pasaulē, kas griežas? Mēs sākām ar jautājumu, kas notiktu, ja Zeme apstātos? Tagad redzam, ka atbilde nav tikai fizikāla. Tā ir eksistenciāla. Rotācija nav tikai kustība. Tā ir dzīvības pamats. Tā ir laika pamats. Tā ir apziņas pamats. Bez tās mēs nebūtu tikai miruši. Mēs nekad nebūtu bijuši dzīvi. Jo dzīvība, kādu mēs to pazīstam, ir iespējama tikai uz planētas, kas griežas. Tikai pasaulē, kur ir diena un nakts. Tikai realitātē, kur laiks plūst ritmā, kas ir pietiekami stabils, lai evolūcija varētu radīt sarežģītību, bet pietiekami mainīgs, lai šī sarežģītība varētu pielāgoties. Katru elpu, ko jūs uzņemat, jūs elpojat gaisu, kas ir bagātināts ar skābekli, ko ražo augi fotosintēzes laikā. Bet fotosintēze notiek tikai dienā. Naktī augi patērē skābekli, tāpat kā jūs. Līdzsvars starp skābekļa ražošanu un patēriņu pastāv tikai tāpēc, ka ir diena un nakts. Ja būtu tikai diena, augi ražotu pārāk daudz skābekļa, un atmosfēra kļūtu tik bagāta ar skābekli, ka jebkura dzirkstele izraisītu globālu ugunsgrēku. Ja būtu tikai nakts, augi neražotu skābekli nemaz, un pakāpeniski, gadsimtu gaitā, atmosfēra kļūtu nedzīvotspējīga. Rotācija uztur līdzsvaru. Rotācija padara dzīvību iespējamu. Un tas pats princips darbojas visur. Jūsu sirds pukst ritmā, sistole un diastole, kontrakcija un relaksācija. Ja tā pukstētu tikai vienā virzienā, jūs nomirtu. Jūsu plaušas ieelpo un izelpo. Ja tās tikai ieelpotu, jūs nomirtu. Jūsu smadzenes svārstās starp aktivitāti un atpūtu, starp nomodu un miegu. Ja tās būtu tikai aktīvas, jūs nomirtu no izsīkuma. Ja tās būtu tikai atpūtā, jūs nekad neatmodītos. Dzīvība ir ritms. Dzīvība ir svārstības. Dzīvība ir līdzsvars starp pretējiem stāvokļiem. Un rotācija, Zemes griešanās, kas rada dienu un nakti, ir šī ritma kosmiskā izpausme. Bet varbūt visdziļākā atklāsme ir tā, ka mēs paši esam rotācija. Jūsu ķermenis sastāv no atomiem. Katrs atoms sastāv no kodola un elektroniem, kas rotē ap to, lai gan kvantu mehānikā šī rotācija nav burtiski griešanās, bet drīzāk varbūtības mākoņa izplatība. Bet princips ir tas pats. Elektroni nevar apstāties. Tie nevar nokrist uz kodolu. Tie pastāv tikai kustībā, tikai rotācijā. Ja tie apstātos, atoms sabruktu. Un ja atoms sabruktu, sabruktu viss, visa matērija, viss, kas eksistē. Tas pats ir ar jums. Jūs nevarat apstāties. Jūsu sirds nevar apstāties. Jūsu smadzenes nevar apstāties. Pat kad jūs guļat, jūsu ķermenis turpina kustēties, šūnas dalās, asinis cirkulē, plaušas elp. Dzīvība ir pastāvīga kustība. Un brīdī, kad šī kustība apstājas, dzīvība beidzas. Nāve nav pretējais dzīvībai. Tā ir kustības apstāšanās. Tā ir ritma pārtraukšana. Tā ir brīdis, kad rotācija beidzas. Katru vakaru, kad jūs aizmidzat, jūs piedzīvojat mazu nāvi. Jūsu apziņa apstājas, vai drīzāk pāriet citā stāvoklī, kur laiks zaudē nozīmi, kur jūs vairs neesat piesaistīts pie rotējošās planētas, pie griežošās pasaules. Bet katru rītu jūs atgriežaties. Jūs atmodaties. Jūs atkal sākat griezties kopā ar Zemi, kopā ar Sauli, kopā ar galaktiku. Jūs atkal kļūstat par daļu no kosmiskās rotācijas. Un šis cikls, miega un nomoda, tumsas un gaismas, nāves un atzimšanas, ir tas, kas padara jūs par dzīvu. Rotācija nav tikai fizikāls fakts. Tā ir eksistences forma. Tā ir veids, kā visums saka, es esmu. Un mēs, mazi, trausli, īslaicīgi radījumi uz rotējošas planētas, esam šīs rotācijas bērni. Mēs esam radīti no zvaigžņu putekļiem, kas reiz rotēja mākonī pirms 4,5 miljardiem gadu. Mēs esam veidoti no atomiem, kas rotē. Mēs dzīvojam uz planētas, kas rotē.
Un kad mēs nomirsim, mūsu atomi atgriezīsies Zemē, kas turpinās rotēt vēl miljardiem gadu pēc tam, kad mūsu vārdi būs aizmirsti. Bet šobrīd, šajā īsajā mirklī starp bezgalīgo pagātni un bezgalīgo nākotni, mēs esam šeit. Mēs griežamies. Mēs elpojam. Mēs dzīvojam. Un tas ir brīnums, kas ir iespējams tikai tāpēc, ka Zeme neapstājas. Tikai tāpēc, ka rotācija turpinās. Tikai tāpēc, ka visums joprojām dejo. Vai jūs kādreiz esat apstājies un patiesi sajūtis, ka Zeme griežas zem jūsu kājām? Vai jūs kādreiz esat apstājies un patiesi sajūtis, ka Zeme griežas zem jūsu kājām? Mēs sākām ar šo jautājumu kā izaicinājumu uztverei. Tagad, pēc ceļojuma cauri mehānikai, cauri katastrofai, cauri dzīvības ritmiem, mēs atgriežamies pie tā ar jaunu izpratni. Atbilde nav, nē, es to nejūtu. Atbilde ir, jā, es to jūtu katrā elpas vilcienā, katrā sirdsklauvas, katrā mirkli, kad es esmu dzīvs. Jo rotācija nav kaut kas, kas notiek ar mums. Tā ir kaut kas, kas notiek caur mums. Mēs neesam pasažieri uz rotējošas planētas. Mēs esam pati rotācija, kas kļūs par miesu, par apziņu, par jautājumu, kas vaicā sev pašam, kāpēc es griežos? Atcerieties, kā mēs sākām ar kafijas tasīti, kas neizšļācas, ar sajūtu, ka gulta ir nekustīga, ar ilūziju par stabilitāti pasaulē, kas patiesībā traucas cauri kosmosam ar ātrumiem, kas pārsniedz jebkuru izpratni. Tagad mēs zinām, ka šī stabilitāte ir ne miers, bet perfekta sinhronizācija. Mēs zinām, ka mūsu kafija ir mierīga ne tāpēc, ka nekas nekustas, bet tāpēc, ka viss kustas kopā – gaiss, ūdens, zeme, mēs paši kā vienota sistēma, kas dejo kosmisko deju, kura sākās pirms 4,5 miljardiem gadu un turpināsies vēl miljardiem gadu pēc tam, kad pēdējais cilvēks būs pazudis. Bet vai šī deja ir tikai fizikāls process? Vai tā ir tikai gravitācijas un inercijas sekas? Vai arī tā ir kaut kas vairāk, kaut kas, kas pieskaras pašai eksistences būtībai? Filozofi gadsimtiem ir jautājuši, kas ir kustība? Vai tā ir reāla, vai tā ir ilūzija? Sengrieķu filozofs Zenons no Elejas izvirzīja slaveno paradoksu: bulta, kas lido katrā atsevišķā laika mirklī, atrodas noteiktā vietā. Ja tā atrodas noteiktā vietā, tā ir nekustīga. Bet ja tā ir nekustīga katrā mirklī, kā tā var kustēties? Šis paradoks mulsināja domātājus 2000 gadu, līdz mēs sapratām, ka laiks nav sastāvs no atsevišķiem mirkļiem. Laiks ir nepārtraukta plūsma. Un kustība nav pozīciju virkne, bet pāreja, pārveidošanās no viena stāvokļa uz citu. Rotācija ir šīs pārveidošanās tīrākā forma, kustība, kas atgriežas pie sevis, kas rada ciklu, kas pārvērš lineāro laiku par spirāli. Katru rītu, kad jūs pamostaties un jūtat, ka pasaule ir atgriezusies, ka saule atkal ir austrumos, ka putni atkal dzied, ka dzīvība atkal sākas, jūs piedzīvojat rotācijas filozofiju. Pasaule nav atgriezusies. Tā nekad nav aizgājusi. Bet jūs esat pagriezies. Jūs esat veicis pilnu apli, cauri miegam, cauri sapņiem, cauri tumsai, un atgriezies pie gaismas. Un šis atgriešanās nav vienkārši atkārtošanās. Katrs rīts ir jauns. Katrs saulriets ir unikāls. Jo, lai gan Zeme griežas ar to pašu ātrumu, ar to pašu periodu, ar to pašu ritmu, viss pārējais mainās – mākoņi, vējš, jūsu domas, jūsu sapņi. Rotācija rada stabilitāti, bet ne stagnāciju. Tā rada ritmu, bet ne atkārtošanos. Tā ir paradoks, kā kaut kas var būt vienlaikus nemainīgs un pastāvīgi mainīgs. Bet varbūt dziļākais jautājums nav par rotāciju. Tas ir par apstāšanos. Kas notiktu, ja Zeme apstātos? Mēs esam redzējuši fizikālās sekas, vēju, viļņus, siltumu, iznīcību. Bet kas notiktu ar nozīmi? Kas notiktu ar jēgu? Jo mēs dzīvojam pasaulē, kur viss ir saistīts ar ritmu, ar dienas un nakts maiņu, ar gadalaiku maiņu, ar dzīves un nāves ciklu. Mūsu valoda ir pilna ar metaforām, kas balstās uz rotāciju, laiks riņķo, viss atgriežas, kas iesēts, tas tiks pļauts. Mūsu reliģijas runā par reinkarnāciju, par mūžīgo atgriešanos, par to, ka beigas ir tikai jauns sākums. Mūsu zinātne runā par enerģijas saglabāšanu, par to, ka nekas neizūd, viss tikai pārveidojas. Vai viss tas ir tikai metafora? Vai arī tas ir dziļāka patiesība, ka rotācija nav tikai fizikāls process, bet arī metafizisks princips, kas strukturē pašu realitāti? Iedomājieties, ka jūs esat filozofs, kas dzīvo uz planētas, kas nerotē. Jūs dzīvojat mūžīgā dienā vai mūžīgā naktī. Jūs nekad neredzat pārmaiņas. Jūs nekad neredzat, ka kaut kas atgriežas.
Vai jūs vispār varētu izdomāt konceptu par laiku? Vai jūs varētu saprast, ka pagātne, tagadne un nākotne ir dažādas? Vai jūs varētu cerēt, ka rītdiena būs labāka nekā šodiena, ja nebūtu rītdienas, ja būtu tikai bezgalīgs, nemainīgs tagad? Varbūt rotācija nav tikai tas, kas padara dzīvību iespējamu. Varbūt tā ir arī tas, kas padara nozīmi iespējamu. Varbūt bez ritma, bez cikla, bez atgriešanās nav ne laika, ne cerības, ne jēgas. Bet tad mēs varam jautāt vēl dziļāk. Ja rotācija rada laiku, kas rada rotāciju? Mēs esam redzējuši, ka Zeme rotē tāpēc, ka tā mantoja leņķisko momentu no diska, no kura tā veidojās. Bet kas lika šim diskam rotēt? Mākonim, no kura tas radās. Bet kas lika mākonim rotēt? Galaktikai. Bet kas lika galaktikai rotēt? Varbūt pašam visumam. Bet kas lika visumam rotēt? Vai ir sākums? Vai ir pirmā rotācija, no kuras visas pārējās izriet? Vai arī rotācija ir mūžīga, bez sākuma, bez beigām, vienkārši fundamentāla realitātes īpašība, kas vienmēr ir bijusi un vienmēr būs? Šis jautājums ved mūs pie robežas starp fiziku un metafiziku. Fizika var paskaidrot, kā rotācija darbojas. Tā var aprakstīt likumus, kas to regulē. Tā var aprēķināt ātrumu, enerģiju, sekas. Bet tā nevar paskaidrot, kāpēc rotācija eksistē. Kāpēc visums ir tāds, ka lietas griežas, nevis vienkārši kustas taisnā līnijā? Kāpēc leņķiskais moments ir saglabājams lielums? Kāpēc tas nevar rasties no nekā un nevar izzust nekur? Kāpēc dabas likumi ir tādi, ka rotācija ir iespējama, nepieciešama, neizbēgama? Varbūt atbilde slēpjas simetrijā. Visums mīl simetriju. Katrs fundamentāls likums, no enerģijas saglabāšanas līdz lādiņa saglabāšanai, ir saistīts ar kādu simetriju. Enerģija saglabājas tāpēc, ka dabas likumi nemainās laikā. Impulss saglabājas tāpēc, ka dabas likumi nemainās telpā. Leņķiskais moments saglabājas tāpēc, ka dabas likumi nemainās, ja mēs pagriezam koordinātu sistēmu. Šīs simetrijas nav nejauši. Tās ir dziļi ierakstītas realitātes struktūrā. Un rotācija ir veids, kā šīs simetrijas izpaužas fiziskajā pasaulē. Bet simetrija ir vairāk nekā matemātisks koncepts. Tā ir arī estētisks princips. Mēs atrodam skaistumu simetrijā, ziedā, kas ir radiāli simetrisks, sejā, kas ir bilaterāli simetriska, kristālā, kas atkārto savu struktūru bezgalīgi. Un rotācija ir simetrijas dinamiskā forma, kustība, kas saglabā formu, pārveidošanās, kas atgriežas pie sevis. Kad jūs vērojat dejotāju, kas griežas, jūs redzat rotācijas skaistumu. Kad jūs klausāties mūzikā, kur melodija atgriežas pēc variācijām, jūs dzirdat rotācijas skaistumu. Kad jūs lasāt dzejoli, kur pēdējā rinda atgriežas pie pirmās, jūs sajūtat rotācijas skaistumu. Varbūt rotācija nav tikai fizikāls process. Varbūt tā ir arī estētisks princips, veids, kā visums rada skaistumu no kustības. Katru reizi, kad jūs dejojat, jūs atkārtojat Zemes rotāciju savā ķermenī. Jūs griežaties, jūs svārstāties, jūs atgriežaties pie sākuma pozīcijas. Un šī kustība nav nejauša. Tā seko ritmam, mūzikas ritmam, sirds ritmam, elpošanas ritmam. Deja ir veids, kā mēs iemiesojam rotāciju, kā mēs padarām to redzamu, jūtamu, dzīvu. Un varbūt tas ir iemesls, kāpēc cilvēki ir dejojuši kopš aizvēsturiskajiem laikiem, ne tikai kā izklaidi, bet kā rituālu, kā veidu sazināties ar kaut ko lielāku par sevi, ar kosmisku ritmu, kas plūst cauri visam. Bet ja rotācija ir tik fundamentāla, tik universāla, tik nepieciešama, kāpēc mēs varam iedomāties tās apstāšanos? Kāpēc mēs varam uzdot jautājumu, kas notiktu, ja Zeme apstātos? Varbūt tāpēc, ka apstāšanās nav tikai fizikāls scenārijs. Tā ir arī filozofiska metafora. Tā ir veids, kā mēs jautājam, kas notiktu, ja ritms pārtrūktu? Kas notiktu, ja laiks apstātos? Kas notiktu, ja dzīvība zaudētu savu pulsu? Mēs visi esam piedzīvojuši mirkļus, kad laiks šķiet apstājies. Mirklis pirms negadījuma, kad viss kļūst lēns un skaidrs. Mirklis, kad jūs saņemat ziņu, kas maina visu. Mirklis, kad jūs zaudējat kādu, ko mīlat, un pasaule pēkšņi šķiet nekustīga, klusā, tukša. Šajos mirkļos rotācija turpinās, Zeme joprojām griežas, jūsu sirds joprojām pukst, laiks joprojām plūst. Bet jūsu subjektīvā pieredze ir apstāšanās. Jūs esat izkritis no ritma. Jūs esat zaudējis sinhronizāciju ar pasauli.
Un šī sajūta, šī dziļā dezorientācija, šis zaudējums ir tuvākais, ko mēs varam piedzīvot tam, ko nozīmētu Zemes apstāšanās. Ne fizikāli, bet eksistenciāli. Varbūt tāpēc šis jautājums, kas notiktu, ja Zeme apstātos, ir tik satriecošs. Ne tāpēc, ka mēs baidāmies no vēja vai viļņiem, bet tāpēc, ka mēs baidāmies no ritma zaudēšanas, no laika zaudēšanas, no nozīmes zaudēšanas. Jo, ja rotācija ir tas, kas padara dzīvību iespējamu, tad apstāšanās ir ne tikai nāve. Tā ir neesamība. Tā ir atgriešanās pie stāvokļa, kas bija pirms dzīvības, pirms laika, pirms jebkā, ko mēs varam saukt par pasauli. Un tomēr pat šajā tumšajā vīzijā ir gaisma. Jo patiesība ir tāda, ka Zeme neapstāsies. Ne rīt, ne pēc miljona gadiem, ne pēc miljarda gadiem. Rotācija ir tik dziļi ierakstīta visuma struktūrā, tik aizsargāta ar saglabāšanas likumiem, tik fundamentāla realitātes audumos, ka tās apstāšanās prasītu spēkus, kas pārsniedz visu, ko mēs varam iedomāties. Tas prasītu pārkāpt fiziku. Tas prasītu pārrakstīt realitāti. Un ja kaut kas tāds notiktu, ja spēki, kas ir pietiekami spēcīgi, lai apturētu planētu, patiesi eksistētu, tad mūsu jautājums, kas notiktu, kļūtu bezjēdzīgs. Jo pasaule, kurā tādi spēki eksistē, nebūtu mūsu pasaule. Tā būtu cita realitāte ar citiem likumiem, citām iespējām, citu nozīmi. Tātad mēs esam droši. Mēs varam gulēt mierīgi, zinot, ka rīt saule atkal uzlēks, ka Zeme atkal pagriezīsies, ka ritms turpināsies, ka dzīvība turpināsies. Bet vai šī drošība padara jautājumu mazvērtīgu? Vai tas, ka katastrofa nenotiks, nozīmē, ka mums nevajadzētu par to domāt? Es domāju, ka pretējais ir taisnība. Jo domājot par neiespējamo, mēs atklājam iespējamo. Iedomājoties apstāšanos, mēs sapratām rotāciju. Vizualizējot katastrofu, mēs sapratām līdzsvaru. Un tagad, atgriežoties pie mūsu ikdienas pasaules, pie kafijas tasītes, pie rītausmas, pie saulrieta, mēs redzam to ar jaunām acīm. Katru vakaru, kad jūs vērojat, kā saule lēnām slīd zem horizonta, jūs varat izvēlēties redzēt to kā beigas, kā gaismas zaudēšanu, kā dienas nāvi. Vai arī jūs varat redzēt to kā rotāciju, kā Zemes pagriezienu, kas atklāj citu perspektīvu, citu daļu no bezgalīgās dejas. Saule nenoiet. Tā vienmēr ir tur, vienmēr kvēlo, vienmēr apgaismo. Tikai jūs griežaties prom no tās. Un rīt jūs atkal griezīsieties atpakaļ. Šī ir rotācijas dāvana, ne mūžīgā gaisma, bet gaismas un tumsas mija. Ne nemainīgā klātbūtne, bet atgriešanās. Ne statiskā perfektība, bet dinamiskais līdzsvars. Vai rotācija ir tikai fizikāls fakts? Vai arī tā ir metafora kaut kam dziļākam par to, kā visums organizē sevi, kā tas rada kārtību no hausa, kā tas pārvērš vienkāršu kustību par sarežģītu dzīvību? Vai rotācija ir tikai sekas gravitācijai un inercijai? Vai arī tā ir princips, veids, kā enerģija saglabājas, kā struktūras uzturās, kā nozīme rodas? Vai mēs, domājot par rotāciju, domājam tikai par Zemi? Vai arī mēs domājam par sevi, par to, kā mēs griežamies cauri dzīvei, kā mēs atgriežamies pie tām pašām tēmām, tām pašām jautājumiem, tiem pašiem sapņiem, bet katru reizi no nedaudz cita leņķa, ar nedaudz dziļāku izpratni? Varbūt dzīvība pati ir rotācija. Ne tikai bioloģiskā nozīmē, ka mūsu šūnas dalās, ka mūsu asinis cirkulē, ka mūsu elpošana ir cikliska. Bet arī filozofiskā nozīmē, ka mēs pastāvīgi atgriežamies pie tiem pašiem jautājumiem, bet ar jaunām atbildēm. Ka mēs mācāmies, aizmirstam, atkal mācāmies. Ka mēs mīlam, zaudējam, atkal mīlam. Ka mēs dzimstam, dzīvojam, mirstam, un mūsu atomi atgriežas Zemē, kas turpina griezties, un varbūt kādā nākotnē, kādā citā formā, atkal kļūst par dzīvību. Vai tas ir tikai poetiska metafora? Vai arī tas ir dziļāka patiesība par eksistences ciklisko dabu? Katru reizi, kad jūs elpojat, jūs uzņemat skābekli, ko kāds koks ir izdalījis fotosintēzes laikā. Jūs izelpojat oglekļa dioksīdu, ko tas pats koks uzņems un pārvērtīs atpakaļ par skābekli. Jūs esat daļa no cikla. Jūs neesat atsevišķs, jūs esat mezgls tīklā, kas savieno visu dzīvo. Un šis tīkls pastāv tikai tāpēc, ka ritms, ir rotācija, ir atgriešanās. Bez tā nebūtu apmaiņas. Nebūtu plūsmas. Nebūtu dzīvības. Un tad ir apziņa. Jūs lasāt šos vārdus. Jūs domājat par rotāciju. Jūs iedomājaties katastrofu. Jūs jūtat trīsas, domājot par vēju, kas noplēš visu.
Bet kas ir šī apziņa? No kurienes tā nāk? Vai tā ir tikai smadzeņu aktivitāte, elektrisko impulsu rotācija cauri neironu tīkliem? Vai arī tā ir kaut kas vairāk, kaut kas, kas rodas no rotācijas, bet nav reducējams uz to? Vai apziņa pati ir rotācija, domas, kas griežas ap sevi, kas novēro sevi, kas jautā sev, kas es esmu? Kāpēc es esmu? Kas notiktu, ja es apstātos? Filozofi ir strīdējušies par apziņas dabu gadsimtiem. Daži saka, ka tā ir ilūzija, ka nav es, kas domā, ir tikai domāšana. Citi saka, ka tā ir fundamentāla, ka apziņa ir tikpat reāla kā matērija, varbūt pat reālāka. Bet varbūt abas puses ir pareizas. Varbūt apziņa ir rotācija, process, kas rada ilūziju par stabilu, es, tāpat kā Zemes rotācija rada ilūziju par stabilu, augšu un leju. Varbūt es nav lieta, bet ritms. Nav objekts, bet process. Nav būtne, bet deja. Katru mirkli jūsu smadzenes rada jaunu versiju no jums. Atmiņas tiek pārrakstītas. Uztveres tiek interpretētas. Domas rodas un izzūd. Bet ir nepārtrauktība, sajūta, ka jūs esat tas pats cilvēks, kas bija vakar, kas būs rīt. Šī nepārtrauktība nav statiska. Tā ir dinamiska. Tā ir rotācija, pastāvīga atgriešanās pie sevis, bet katru reizi no nedaudz cita leņķa, ar nedaudz citām atmiņām, ar nedaudz citām cerībām. Jūs esat ritms, kas atkārtojas, bet nekad precīzi tāpat. Jūs esat rotācija, kas rada ilūziju par stabilitāti, bet patiesībā ir pastāvīga pārveidošanās. Un tad ir mīlestība. Kāpēc mēs mīlam? Kāpēc mēs veidojam saites ar citiem cilvēkiem, ar dzīvniekiem, ar vietām, ar idejām? Varbūt tāpēc, ka mīlestība ir veids, kā mēs sinhronizējamies. Tāpat kā Zeme un Mēnesis ir sinhronizēti, Mēnesis vienmēr rāda to pašu seju Zemei, jo tā rotācija ir bloķēta ar tā orbītu, mēs cenšamies sinhronizēties ar tiem, kurus mīlam. Mēs cenšamies kustēties kopā, elpot kopā, domāt kopā. Un kad šī sinhronizācija notiek, kad divi cilvēki patiesi saprot viens otru, tas ir brīnums, kas ir tikpat neiespējams un tikpat skaists kā tas, ka visa atmosfēra, visi okeāni, viss uz Zemes virsmas kustas kopā ar planētu, neizšļācot. Nesaduroties, vienkārši plūstot vienotā dejā. Bet sinhronizācija ir trausla. Tā prasa pastāvīgu pielāgošanos, pastāvīgu uzmanību, pastāvīgu gribu kustēties kopā. Un kad tā zūd, kad divi cilvēki izkrīt no ritma, tas ir sāpīgi tieši tāpēc, ka tas atgādina mums par to, cik trausls ir līdzsvars, cik viegli viss var sabrukt, cik daudz enerģijas ir nepieciešams, lai uzturētu kārtību pret entropijas vilkmi. Katras attiecības ir kā rotējoša planēta, tās prasa enerģiju, lai turpinātu griezties. Un brīdī, kad šī enerģija beidzas, rotācija palēninās, ritms zūd, un tas, kas reiz bija dzīvs, kļūst nekustīgs. Katru reizi, kad jūs saturat kādu roku, jūs veidojat sinhronizāciju. Jūsu sirdis pukst tuvu viena otrai. Jūsu elpošana sāk saskaņoties. Jūsu smadzenes sāk ražot līdzīgus viļņus. Zinātnieki ir izmērījuši šo fenomenu, kad divi cilvēki ir tuvu viens otram, viņu bioloģiskie ritmi sāk konverģēt. Tas nav misticisms. Tas ir fizika. Tas ir rotācija, ne planētas, bet divu dzīvību, kas cenšas kustēties kopā cauri laikam. Un tad ir nāve. Kas ir nāve? Vai tā ir apstāšanās? Vai tā ir mirklis, kad rotācija beidzas, kad sirds vairs nepukst, kad plaušas vairs neelp, kad smadzenes vairs nerada domas? Vai arī nāve ir tikai pāreja no vienas rotācijas formas uz citu? Jo jūsu atomi neizūd. Tie atgriežas Zemē. Tie kļūst par augsni, kas baro kokus. Tie kļūst par ūdeni, kas plūst upes. Tie kļūst par gaisu, ko kāds cits ieelpo. Un varbūt kādā nākotnē, kādā citā formā, tie atkal kļūst par dzīvību. Vai tas ir mierinājums? Vai tas ir tikai fizikāls fakts bez filozofiskas nozīmes? Es nezinu. Neviens nezina. Bet es zinu, ka rotācija turpinās. Ka Zeme turpinās griezties. Ka Saule turpinās uzlēkt un rietēt, vai drīzāk, ka mēs turpināsim griezties pret to un prom no tās. Ka zvaigznes turpinās rotēt pāri nakts debesīm. Ka galaktikas turpinās griezties ap saviem centriem. Ka visums turpinās savu milzīgo lēno neizsmeļamo deju. Un ka mēs, īslaicīgi, trausli, abrīnojami sarežģīti radījumi, esam daļa no šīs dejas. Ne tikai vērotāji, ne tikai pasažieri, bet pati deja, kas kļuvusi par apziņu, kas vaicā sev pašai, kāpēc es dejo?
Varbūt tas ir rotācijas dziļākais noslēpums. Ne tas, ka tā notiek, bet tas, ka tā rada būtnes, kas var jautāt, kāpēc tā notiek. Ka tā rada apziņu, kas var iedomāties savu apstāšanos un tad saprast, ka šī apstāšanās nozīmētu ne tikai fizisko iznīcību, bet arī nozīmes izzušanu. Ka tā rada dzīvību, kas var novērtēt savu trauslumu un tieši tāpēc kļūt vēl skaistāka, vēl vērtīgāka, vēl brīnišķīgāka. Katru nakti, kad jūs aizmidzat, jūs uzticaties rotācijai. Jūs uzticaties, ka rīt saule atkal būs tur. Ka gaisma atgriezīsies. Ka pasaule turpināsies. Šī uzticēšanās ir tik dziļa, tik fundamentāla, ka jūs pat nedomājat par to, bet tā ir ticība, ne reliģiskā nozīmē, bet eksistenciālā. Ticība, ka likumi, kas ir valdījuši 4,5 miljardus gadu, turpinās valdīt arī rīt. Ka ritms, kas ir radījis jūs, turpinās pēc jums. Ka rotācija, kas ir vecāka par jebkuru dzīvību, būs jaunāka par jebkuru nāvi. Un varbūt tas ir viss, ko mēs varam zināt. Varbūt tas ir viss, kas mums ir jāzina. Ka mēs griežamies. Ka zeme griežas. Ka visums griežas. Un ka šajā griešanā, šajā bezgalīgajā, neizsmeļamajā, brīnišķīgajā rotācijā ir kaut kas, kas pārsniedz fiziku. Kaut kas, kas pieskaras noslēpumam. Kaut kas, kas liek mums apstāties, ne fiziski, bet mentāli, un jautāt, kāpēc. Un varbūt atbilde nav vārdos. Varbūt tā ir sajūtā, ko jūs izjūtat, kad stāvat zem zvaigžņu klātas debesis un apzināties, ka jūs griežaties kopā ar tām. Ka jūs esat daļa no kaut kā tik milzīga, tik sena, tik noslēpumaina, ka vārdi kļūs par mazvērtīgiem. Rotācija nav tikai kustība. Tā ir dziesma. Tā ir dzejolis. Tā ir veids, kā visums saka, es esmu dzīvs. Un mēs, mazi, īslaicīgi, brīnišķīgi, esam viens no pantiem šajā bezgalīgajā dziesmā. Viens no vārdiem šajā bezgalīgajā dzejoļī. Viens no soļiem šajā bezgalīgajā dejā. Un deja turpinās. Vienmēr. Mūžīgi. Kamēr zvaigznes deg un planētas griežas un apziņa vaicā, kāpēc?